Līdz Olimpisko spēļu sākumā atlikušas vien 9 dienas un turpina pārbaudīt mūsu olimpiešu gatavību olimpiādē. Un šodien izaicināšu nevienu citu kā jauno Eiropas čempionu šķēpmešanā Zigismundu Sirmo. Zigi, Zigi, Zigi! Nu, manā komandā ir 4 Eiropas čempionu tituli. Man neviens, toties Jānim ir veseli 4. Un kas man traucē mest? Neviens netraucē. Protams. Rekordi ir viens, Jā. bet otrs ir uzvara. Jā, uzvar tomēr ir pats galvenais, vai ne? Sportā būtība ir uzvara. Es viņu samalšu miltos, jā, ar savu komandas biedru Jāņu Lūšu palīdzību. Redz, mums pat vienādas krāsas formas tērp. Mēs šodien esam pieskaņojušies. Jānis Lūsmans atrenēs un Jāni, jūs laikā šāds brīnums, jūs granāts ar metāt? Tāda nebija. Bet bumbiņas gan jau metāt? Mēs akmentiņas mēs metam bieži. Pa kaimiņiem? Ātrumu izkopšanai. Tā kā, principā, tu esi tā kā purčika lepnums, mēs varam teikt. Gadi. 15 gadi jūs neviens nevarēja uzvarēt tā pa īstam. Jā. Nu, viss cieņa, viss cieņa. Tev vajag, lai man pārspētu, tad tev vajag kāds 7 sezonas bez zaudējuma. Jā, mēģināsim trāpīt operatoram. Raiti, gatavs? Principā mēs pa tevī metam, tu esi mērķis tagad. Piektais izaicinājums seriālā vidējais latvietis pret olimpisko šodien šķēpmešanu pret Eiropas čempionu Zigismundu Sirmo. Sirmais met ar savu neērto kreiso roku, labā roka jāpataupa. Kā jau iesācējām. Vairāk ar roku nekā vispār. Jā, tā kā Zīgi, mēģina ar dāmas šķēpu, varbūt tev tur labāk sanāks. Krustsoļi normāli izpildīt. Jā, nu man tie krustsoļi tā kā balerīnai bija vairāk, vai ne? Tur jau no tā tie krustsoļi īsti nepadodās. Principā jā, starp citu mēs sektoru neesam uzlikuši. Ļoti iespējams, ka tev šis būtu neieskaitīts metiens. Neieskaitīsiet? Tāpēc, ka šķēpa sektoram ir jābūt. Vai tad nav sektorā? Vai ne, Jāni? Tiesnes arī jau piekukuļots. Neieskaitīts metiens. Nu gan, zinies. Nu labi, neieskaitīts, labi. Redzat kādu korupciju Latvijas sportā, jā? Mans komandas biedrs jau sen ir izrādās sagājis vienā komandā ar šķēpetējiem. Ir jābūt, man liekas, vai ne? Skatītāji, ir jauns olimpiskais. Neieskaitīts metiens. Šķēps nozīmējās paralēli. Tātad. Jūs redzat, mafija, tiesnešu mafija šeit ir nekā tam līdzīgi. Šķēpa tur tā kā tāda zīmula, nevis es esmu mākslinieks. Plaukstā neieliek. Es esmu šķēpmešanas mākslinieks. Piedod, ka tev nācās zaudēt, bet man kaut ko vajadzēja uzvarēt. Savādāk domāt, ka tie vidēji latvieši nu galīgi mīkstēji. Nē, protams. Viss ir atkarīgs tiešām no tehniskā izpildījuma. Potenciāls ir pietiekošs. Tieši tā.
Labi dzirdēt tādus vārdus, ja nav olimpiskā čempiona. Nav slikti. Ļoti patīkami.